Un reku vēl 2 ābolīši paņemiet, lūdzu. Paņemiet ābolītes, reku. Jā. Pa Tas ceļam. no mums dāvana Jā, jums. droši. Nu, čau. Beidzot, tu esi pie mums, nevis es pie jums. Lai par ko arī tas stāsts Un kur bet tirgu. Un kur un tirgu. Un mums ir šodienas mēģis notrigot šos ābolus un parunāties par tādu lietu. Jā, mums ir ļoti daudz pircēju apkārt. Par tādu lietu kā izvēles dzīvē. Un tad, kad es ar tevi iepazinos, tev bija kaut kādi 2 gadi vai cik apmēram Nē, varbūt 3 pat jau gadi atpakaļ. Jā, varētu būt jau. Es tevi iepazinu kā vidusskolas direktoru Līvānos. Un tad katru pusgadu apmēram es uzzināju, ka tu esi vēl politiķis, tu esi mūziķis, uzņēmējs, ģimenes cilvēks. Biju uzņēmējs, bet man liekas, uzņēmējs, ja tu esi, tas paliek asinīs kaut kādā mērā. Juridiski neesmu, bet dvēselē var teikt, tas iet cauri. Un tik daudz dažādas profesijas, un tāpēc arī gribēju ar tevi šodien parunāties. Jo ir ierasts tā, kad bieži vien saka arī skolās un mājā un vienkārši sabiedrībā, tev ir jāizvēlas savus viens ceļš dzīvē, ko tu gribi, un pie tā turies, un strādā tur 20 gadus vienā uzņēmumā. Un kurā mirklī saprati tu to, ka, viens ceļš tas nav par tevi, tu gribi pamēģināt to, vai arī tas notika spontāni? Kur ir tas aizsākums? Šis ir baigi liels jautājums, tu tā uzdevi, jāpadomā ļoti ir, jo... uzreiz pa nopietno. Jā, zin kā ir, tas, kas, ja es tāds skatos sevi šobrīd, tā kā tādu mirkļa fotogrāfiju, es teikšu tā, ka tas nenotika tā vienkārši over the night, vienkārši vienā brīdī pēkšņi paliku tāds. Tas ir sācies, var teikt, no kaut kādas, laikam pat, nezinu, pamatskolas, tā ka tu kā vairāk apzinies sevi. Par karjeru vēl tu noteikti nevarēja runāt. Es pamatskolas laiku atceros, ka tādu lielu, tomēr tas bija tie 90. gadu beigas, 2000. sākums, kad tomēr bija tā nabadzība, tā finanšu depresija un tas sociālais aspekts nebija tās baigi foršs, tīpaši Līvānos. Jo viens no iemesliem, kāpēc ar Līvāniem aizbraucu, tas bija, kā tagad atceros, vēl vecāki teica, brauc prom no šienes, te nekā laba nebūs, brauc mācies Rīgā, kaut ko dari, ņemies tā, atrod labu darbu, labu izglītību, vienu profesiju. Un es par šo daudz domāju, un es saprotu, ka vecākiem tajā brīdī ar viņu apziņu, ar to situāciju, ar to rocību, tā bija pareiza izvēle. Bet tas nenozīmē to, ka man tagad, tā kā viņu tā uzspiestā, ja to var saukt uzspiest, tas tā kā labvēlība no viņa puses, atbalsts no viņa puses, jo pārtāties uz Rīgu, 90. gadu beigās tas nav baigais nekāds tāds, fun moments. Līdz ar to tad es teikšu tā, ka tur bija laikam tā pirmā apziņa, ka tev jādomā pašam savu galvu, tev ir jāpieņem pašam savi lēmumi. Man paveicās ar to, ka mani vecāki bija atbalstoši daudzās lietās. Viena lieta, kur tas nebija atbalsts tādā izpratnē, kad bija tāds zināms konflikts, man patika mūzika, man interesēja kā DJings, man bija pabeigta mūzikas skola, man par privatizācijas certifikātiem nopirka pirmo sintezatoru, līdz ar to man viss bija tajā, man likās, ka, tas ir baigā štele. Un tam man bija tā kā tāds, smagā blakus tāda blakne, kad mācībām man vajadzēja to sintezatoru laiks spaidīt un spēlēt. Un tad bija tā, ka vecāki iebilda, bet tu taču mūziķis, un vai tur to vispār var pelnīt, un mūziķi ir dzērāji, un tas viss, kas nāca, zin kā, un ja tā pastās 80. gadu laikā, tā bija īstenībā, tu spēlēji, lai kārtīgi labi pavadītu laiku, un labi, kā saka, pabaudītu to dziru, bet es gluži pretēji, man tas alkohols ar mūziku vispār neiet kopā, es nezinu, kāpēc daudziem tas iet kopā, bet vecā laika vai vecās paudzes mūziķiem, man tieši tas pilnīgi pretēji ir. Man liekas, tas ir darbs, kurā es gribu gūt kaut kādu piepildījumu un baudījumu. Un tā tas pamazām izveidojās līdz tam brīdim, ka es sāku strādāt, pamatskolas beigās, man pirmā darba iesaps Līvānos bija vasarā. Bija tur, kur tagad bioķīmiskās rūpnīcas teritorijā, laikam tās mājas vairs nav, bet kādreiz bija galā tāds angārs, kurā bija kokogļu cehs. Mēs ražojām grila kokogles. Un tad es tur biju paēdis putekļus 2 mēnešus pēc kārtas, nopelnīju savu pirmo oficiālu algu. Cik tev gadi bija? Rēķina es biju, tā bija vasara pēc 9. klases. Kaut kāda noslēgam 16. Jau bija pilnīgi 16. bija, pilnīgi, jā. Un 45 lati bija pirmā alga. Tas bija wow. Bet es nezinu, ko es naudu izdarīju, laikam neko prātīgu, bet
Bet fakts kā tāds, kad es sapratu, ko nozīmē sistemātiskums, režīms, un nevarētu teikt, ka es baigi tā kā apzinīgs pēkšņi kļuvu un tagad gāju, meklēju darbu citur kaut kur. Bet man bija interesanti tas, kad tu darbojies ar cilvēkiem, starp cilvēkiem, un tas, ko tu dari, tas dod kaut kādu, teiksim, nu, pienesumu vai labumu kopienai. Jo man īstenībā arī tā paskatot laikam uz priekšu, iemesls, kāpēc man, piemēram, ir svarīgi būt Līvānos, nevis Rīgā. Jo Rīgā man arī varēja būt, bija īstenībā finanšu sektorā baigā karjerā un izaugsmas iespējas, visas algas, bonus un kas tik vēl tur ne, bet man nebija tās sajūtas, ka es esmu tur noderīgs. Drīzāk bija sajūties tur tāds kā resurss vairāk. Ja tu nevari to darbu paveikt, tevi nomaina ar citu. Jā? Tas tā kā mašīnas detaļas. Ja blīvi laiž cauri, blīvi nomaina un braucam tālāk. Jā? Bet šeit man bija tā sajūta tāda, ka es te varu kaut ko ietekmēt tādā izpratnē, kad tas to mūsu vietējo kopienu padara labāku. Un uz to sākotnējo jautājumu atbildot vēlreiz, tas ir tas moments, ka tev ir jāsaprot, kas ir tas, ko tu gribi darīt, kur tu sevi piepildi un rodi to piepildījumu. Jo pretējā gadījumā, ja tu meklē darbu, darbu var atrast visu kaut kur, Īrijā, Rīgā, Līvānos, jautājums ir, vai tev ir vērtība, vai cilvēki redz tevī vērtību. Un te nav runa tikai par izglītību, te varbūt runa par elementāru, piemēram, atsaucību, laipnību, izpalīdzību, attieksmi par citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti, ļoti, kā saka, individuāli. Un tāpēc es domāju, ka te ir tāds, vairāku tādu kā lietu kompleksiņš, kas saliekās kopā, un tad mēs, kā saka, saprotam, kas ir kas. Un ja tev ir vērtība, tad tev vienmēr būs, kā saka, piedāvājums kaut kur iesaistīties. Tev vienmēr cilvēki gribēs tiem būt tavā tūmā, lūgs tavu palīdzību, un ja tu jūties noderīgs, tad tev mainās uzreiz tas apkārtējo cilvēku loks. Un, kad tev tos loks mainās, tad tu saproti to, ka, man ir komanda, man ir dombiedri, mēs varam kaut ko vēl vairāk izdarīt. Un tā pamazām tā sniega bumba veļās, un tāds viens lūzuma punkts, laikam īsti, es nezinu, vai viņš tā iestājas. Es domāju, ka tas tāds pakāpenis, tāda kāpšana pa trepītēm, un tu negaidi pretī, cik man būs liela alga, vai kāda man būs, tu nezinu, prēmija, vai diploms man būs vai nebūs. Tu to dari tāpēc, ka tev pašam ir labi ar to. Tu dari vienkārši to, kas tev patīk, un es to arī vienmēr esmu teikusi, ka tu baudi savu darbu, tu neskaiti īstenībā tās stundas, ko tu tur pavadi, tu arī nogursti daudz mazāk, it kā vismaz tā sajūta ir sākumā. Zini kā, varbūt tas, te ir tā balansa feature, ja tev ir, piemēram, tev ir fizisks darbs, smags darbs, piemēram, nezinu, tur kūdras purvā strādāt, vai gatrīt, tur cilāt baļķus un zāģēt dēļus, tu nogursti fiziski. Fiziski atjaunoties, principā, tu vari diezgan tā, veiksmīgi, ieej pirtī, kārtīgi paēt, izgulies. Tu plus esi ok, jo tev kompīts nav pārslogots, Bet tu strādā tādu darbu, kas ir tieši, kur tos kompītus laiku strādā, kā saka, procesors karst, un tu vienā brīdī izdedz. Tu nevari to tā vienkārši izgulēt pa nakti vai kārtīgi garšīgi paēst, lai palitinētu savi ar kaut kādu, nezinu, saldējumu vakarā, vai nezinu, aizbraukt kaut kur ekskursijā, tev prasās tas laiks reģenerēties daudz ilgāks, un tu jau zini, ka tagad tu atgriezīsies, tu neatgriezīsies ar svaigiem spēkiem. Tu būsi ar kaut kādu jau resursu izsmelt, jo viens tas, kad labi, man pietrūka spēka, es atpūtos, nesu tālāk to dēli, Bet, ja es atnāku un es zinu, ka man to resursu vēl var sagraut vai izsmelt burtiski pāris sekundžu laikā, viena situācija, viens konflikts, nesaprašanās vai vienalga kas, jo cilvēki ir dažādi tomēr. Un tā, kad to satiecies, tad tu saproti, ka tas kritiens ir daudz straujāks, sāpīgāks un ātrāks. Kā es tevi saprotu par šo? Pilnīgi klausos kā sevi. Tāda ir darba specifika īstenībā, Bet kā to visu samanedžēt? Tas ir perfekta laika plānošana. Labdien, ābolīti vēlaties? Paņemiet ābolīti, čeku. Pa tas ceļam. No mums dāvana jums. Droši. Šos āboli. Tie ir... Ābola 34. klase. 34. klase. Tāpat kā laminātam, tāpat arī ābola 34. klase. Ar smaidu. Ar smaidu, vienkārši labu vārdu. Cena ir labs vārds. Edgar, mēs tev arī viens tev, viens Marikai. Lai labi garšo. Tā 4 āboli ir notirgoti, Es kaut kādā momentā gribēju tev jautāt, kā tev liekas, cik tu esi atpazīstams Līvānos? Man ar to ir problēma īstenībā. Man tiešām ļoti labi. Es priecājos, ka man cilvēki nepazīst, jo es laikam to pat izbaudu, ka tevi nepazīst, jo Līvānos tas tā ir īstenībā. Es nevaru vakarā aiziet pastaigā pa pilsētu, es nevaru, aiziet kaut kur uz veikalu. Es reizēm pat daru tā, ka es uzvalku cepuri, kapuci galvā, vienkārši, lai man nepazīst, augstņas uz ausīm. Un tāpatās kāds labvakar. Un, protams, ka es sasveicināšos, es nekad neatteikšu to sveicienu, neatteikšu, kā saka, bet no otras puses,
Ir dienas tādas, ka vienkārši tu gribi vienkārši ne ar vienu, vienkārši tā pats ar sevi kaut kur savām domām un tā, un liekas, Līvānus īsti nav kur tā nolīst tādā stūrītī. Nu, tad jābrauc kaut kur citur. Jums ir studija, kur nolīst? Jā, bet reizēm, zin kā, man ir tas, ka man patīk arī, it īpaši Līvānos, man patīk tā rudens aura, kad ir tie drēgnie vakari. Varbūt lietiņš bišķiņ tur sijā, kā saka tāds, un tās gaismas, tie logi, viss, kas ir tā kņada, kas ir tāda, tāda vakarā kņada, teiksim, Līvāna pilsētā Rīgas ielā, jo visu laiku tā kā kustība ir. Un man kaut kā, es nezinu, man tas tāds nezinu, tā iekšējā tādu baudījumu kaut kādus no tā gūst īstenībā. Man patīk šī pilsēta vienkārši kā vieta, tāpēc tā arī izvēlos to darīt. Nu, gan jau tie mirkļi arī ir tie, kas to mentālo stāvokli nedaudz atvieglo. Un tad, paturpinot to, ko mēs iepriekš runājām, man liekas, ka tu teici, ka tas datoriņš nogurst. Un ņemot vērā, ka tev tik daudz dažādas jomas, kur tu strādā, man liekas, kaut ko pamainot, aizjot, nezinu, pieņemsim no skolas aizjot, negluži uz politiku, varbūt no skolas uz savu studiju, tev arī bišķi, taču noteikti, jā. Smadzenē redzi, kā ir, mēs ļoti bieži uzturam atpūtu vai spēku atjaunošanu kā nekā nedarīšanu. Jā, ir reizes, kad tev tiešām ķermenis prasa savu mieru, tas ir fakts, jā, bet es domāju, ka, nevēl tā kā indieši saka, ko tu dari ar savu monkey mind, ja, kur tev domas lēkā no zara uz zaru un tu neviņas apturēt, ja. Un tu kaut kādā momentā tas mērķītis ir arī šķīvjas. Jā, tieši tā, bet no otras puses, redzi, kā ir, kur ir teikts, ka mums būtu jāaptur prāts. Ja tā padomā. Es parasti, teiksim, man tāds kreis ir, ja es varētu apturēt prātā savas domas, es nomierinātos, un man tur smadziņu viļņi kaut ko, tur vajag, tur sašūmējušies, tur nevarīs nomierināt. Bet es parasti saku, iedomājies, teiksim, tev ir pretenzija par to, ka tavā ķermenī prāts laik strādā. Es saku, vai tev ir pretenzija par to, ka tu visu laiku elpo? Vai tev ir pretenzija par to, ka tavs kuņģis strādā, tavs sirds strādā, tavs, nezinu, tur kājas lokās, asins ritē, vai tas tev traucē? Nē, netraucē. Kāpēc tad tavs prāts traucē? Tas vienkārši tāpēc, ka tajā brīdī prāts, kā saka, tu viņu nekontrolē, tev nav kontrols pār viņu, un tāpēc tev nepatīk šī sajūta, ka tu kaut ko nekontrolē dzīvē. Un tad jautājums ir tas, ko tu vispār savā dzīvē kontrolē. Ja tā sāc ierakties pašos dziļākajos zemapziņas nostūros, tas saprot, ka laikam savā dzīvē vienīgais, ko tu kontrolē, ir mašīnā skaļumpoga rāģiņam, ja? Un tad pārējais viss vienkārši notiekās. Jo, mēs ļoti, ļoti bieži domājam par to, ka arī kas ir tas, kas dzīvē notiek un kas mums pienākās. Ja? Kā es saku, pieņemsim elpošanu, tas notiek, vai tu to dari? Tu taču nedomā, tā ielpa, tā izelpa, jā. Un tu nedomā par to, tu vienkārši tas notiekās. Tāpat ir sirdsdarbība vai asinsrite. Ķermenī visi procesi, kas notiekās, viņi notiekās tāpēc, lai tu būtu. Jā. Un nevienam tas netraucē, visiem tas patīk. No rīta pamosties, tas ir forši, jo mums katru rītu zemeslodē, ja mēs tā paņemam globāli, pēc statistikas mums apmēram 1 miljons nepamostās. Un aiziet, kā saka, viņā saulē. Un, ja tas ir pamodies no rīta, tas jau ir, tas ir forši. Tas ir bet mēs to vispār nenovērtējam ikdienā. Vispār mēs par to neizdomājamies. Tas saskan ar tām vērtībām, ko cilvēki uzskata par vērtībām. Ja mana vērtība ir, piemēram, nezinu, spilgs piemērs, teiksim, es nesnīgi skatījos par Prāmju Estonijā izdzīvošajiem, ja, kur tā viena dāma teica, jā, mums ģimenē visi zina, ka šodien ir mana otrā dzimšanas diena. Un te ir tas cits atskaites punkts. Tas tāpat kā, piemēram, nezinu, tu vari iet uz baznīcu katru sestdienu, svētdienu un teikt, esmu ticīgs cilvēks un kristīgs cilvēks. Jā, tu varbūt tās arī esi, bet, kad tu skaiti to lūkšanu, tu to dari rutīniski, tas ir tā kā rituāls vairāk. Bet, ja tu esi tuksnesī, kur tev jau ir galvas jau maitu līgas, kā saka, jau virmo un gaida, kad tu atdosi pēdējo elpu ārā, ja? Un tad tu lūdz Dievu, ja? Man liekas, tā lūkšana, viņa ir, patiesāk vairs nevar. Viņa ir viss, tev viss pilnīgi rezonē ar to visu to lūkšanu. Un te ir tas moments, kad vai mēs to darām tā rutiniski, vai mēs tomēr to darām caur tādu apzināšanos, ka tas apakšā ir kaut kas lielāks, grandiozāks un patiesāks. Tāpēc, domāju, cilvēkam nevajag aizmirst to, kad mēs esam šeit, tas ir forši. Jautājums, ko mēs ar to darām, vai mēs dzenamies pēc tām foršajām fancy lietām, kas mums tur TikTokā, Instagramā vēl kaut kur ir, ja? Jo dzīve ar filtru nepie kā laba nenoved. Man jau liekas, kad dzīve saruna, vēl uzņemties atbildību, iniciēt kaut ko un izdarīt kaut ko, tas ir tas, kas virza to sabiedrību. Šobrīd tas, ko mēs darām, ja mēs par sociālajiem tīkliem runājam, tā ir tāda imitācija. Tas ir tāds, kā es saku, parasti sabiedrības toalete, kur mēs vienkārši skatāmies uz sienām, kas ir rakstīts. Ja? Un pirms sociālajiem tīkliem toaletē tā bija uz sienas, kaut kas rakstīts par katru no viņš vai viņa, ja? Ko tur darīja vai kāds, kurš ir. Un tas pats mēs arī šobrīd varam to lasīt arī sociālos tīklos, tā ka mēs nekur tālu nesam tikši. Jā, nav tik aprakstītas, jā, toties mums ir samazgās viss pārgājuši virtuālā realitātē.
Nu jā, un tad ir atkarīgs arī, kuru no tā satura tu arī patērē tajā virtuālajā realitātē, tās samazgas vai kaut ko arī vērtīgu. Bet vēl viena lieta, ko es gribu paspēt pajautāt, tev ir, jā, kā apvienot? Kā apvienot tik daudz dažādas lietas, jo, teiksim, arī es un man daudz zināmie cilvēki dara dažādas lietas dažādās sfērās, un kas ir problēma? Laika menedžments. Vai ne? Kaut ko tu, protams, kaut kādā momentā ieliec kā prioritāti, kaut kas atkal paliek sekundārs, tad atkal ir tāds haotisms, es par sevi stāstu, tāds haotisks lietiens, jāpārliec uz kaut ko citu jāizdara. Kā tev izdodas? Vai tev ir balans starp šīm visām profesijas un dzīves jomām? Redzi, kā ir? Kā ir? Nu, mums visiem laiks tik ir. Tas nozīmē to, ka restīvi tev dzīvē ir jāizvēlās, kas ir tās pamat, nezinu, 3 lielie vaļus, kā turās visa tā planēta. Ja tu nodefinē to, ka tā ir, piemēram, nezinu, ģimene darbs un kāds tur hobijs vai nezinu, koris vai dejas vai mūzika vai kas, tad esi nemainīgs un pieturies pie tā un nemētājies. Ir forši kaut kādā vecuma posmā izmēģināt daudz ko, lai saprastu, kas tev nepatīk. Ir forši tas, ka tev pamainās vide un tu atkal kā pārvērtē, bet nevajadzētu, teiksim, pieturēties pie tā, ka nu viss man tagad visu mūžu man būs tikai, piemēram, nezinu, tur tautas dziesmu vākšanai, ja, un es neko nedrīkst dzīvē, ja, tur neveltīšu laiku. Es domāju, ka tam ir jāiet tādā plūsmā. Restīvi, kā tu pasaka, nu iedomājies, teiksim, tu, piemēram, tu nezinu, brauc ar sabiedrisku autobusu, ja. Tu iekāp autobusā, nopēc biļeti un sēdi, un tevi vet. Nu, tu uzticies šoferim, tu neuzdot jautājumus, kur jūs man ievedīsiet tagad, jā? Kas tagad būs, ja? Jūs apstāsieties pēc sarkanās gaismas, jūs durvis atvērsiet pieturā, ja? Tu nejautā tādu lietu, ja? Tāpēc, kā, piemēram, ar lidmašīnā, ja tu lido, nu, tu taču uzticies pilotam, ja? Nu, tad jautājums ir, kāpēc mēs nevaram uzticēties paši savai dzīvei? Nu, kāpēc, ja dzīve tev kādā virzienā, nu, kāpēc nepļauties uz to? Nu, būs tās pieturas, jā, būs varbūt kāda gaisa bedre, kurā mēs bišķi kādā brīdī tur pakratīsimies, bet tas viss ir tikai tāpēc, ka atkal tu tiks nolikts vienmēr izvēles priekšā. Vai no tās situācijas mācīties, vai apvainoties. Ja tā apvainojies, defaultāts nozīmē to, ka tu apstājies savu attīstībā pilnībā. Uzmetu lūpu un tagad viss, jā, bet tas te nepadara labāku. Ja tu esi pat bijis, kas saka, sabradāts ar dubļiem, noliec ar visu, kas saka, drazu, kas ir bijis pie rokai kādam, jā, tāda situācija arī, bet atkal, ja tu no tā vari mācīties, pirmkārt jau tu iepazīsti cilvēkus, un tu saproti, ko tu nemāki darīt šādu, teiksim, cilvēku kompānijā vai šādu cilvēku lokā. Un par tiem laikiem, nu, ir tā, kad man, piemēram, tāda dzelžaina laika plānošana, man kalendārs tas ir vienkārši obligāts nu, kad nosacījums manai ikdienai. Es pie tā pieturos. Protams, ka man kalendārs brīdās mainās, jo man darbs ir tāds, ka es nevaru, teiksim, es varu saplānot dienu, bet es viņu nevaru nodzīvot tā, kā es viņu saplānojis. Un es to baigi nepārdzīvoju. Man ir svarīgi zināt tas, ka tie darāmie darbi aktuālai, ka viņi ir tā kā manā redzes lokā, rokas stiepena attālumā. Man nepatīk atlikt kaut kādas lietas pēc kaut kam, nu kaut katru, ja. Ja tie, teiksim tā, es parasti prioritizēju vai kategorizēju darbus 2 grupās. Īsie fiksie darbi un lielie, nu tie megadarbi, ja. Un tad ir tā, ka, ja man dienā, piemēram, ir vairāki mazie darbiņi, ko tur e-pasti, kaut kādas sarunas, kaut kādas zvani un tam līdzīgi, ja, tad es to cenšos izdarīt uzreiz vispirms, tad sīkās lietas izdaram vispirms uzreiz, ja, un tās lielās lietas atstājam uz beigām. Jo psiholoģiski tev ir fenomens tāds, ka, ja tev ir vesels, nezinu, 10 darbi, 9 tu izdarīji tos mazos darbiņus, paliek tev viens tas darbs, ja, un tu tā kā ar mierīgāku prātu fokusējies, ka, ok, man viena lieta vēl jāizdara, ja, jā, viņa liela, bet viena. Nevis, ka tev jāizdara tā lielā lieta, tad viņa tev neiet, jā, un vēl 9, un man ir vēl tik daudz darba, jā. Bet cilvēki dalās 2 daļās, jo es esmu runājis ar tādiem, kuri arī saka, nē, es sāku ar tiem lielajiem, jo es zinu, ka viņi aizņem ļoti daudz laika. Es tieši tā kā tu, es izdaru sīkos, jo man arī liekas, to ir vieglāk un ātrāk. Un tad jau es ar lielu nopūtu ķeros pie tiem lielajiem. Es šo lietu iemācījos, ka es strādāju vēl bankā. Mums bija tādas apmācības, Crotonville, Anglijā tāda skola, biznesa skola. Un mums mācīja tieši laika menedžmentu. Bet tas tā kā vairāk tādā korporatīvā darba vidē laika menedžments. Nevis tā kā pa dzīvi, bet tā kā to tieši korporatīvo vidi. Jo amerikāņiem šausmīgi tas ir svarīgi un viņiem patīk tas viss. Bet ir lietas, kuras tāpatās to var attiecināt savu privāto dzīvi. Un šeit to feature par tām mazajām lietām, lielajām lietām, ja tu pasties, teiksim tā, mums bija uzdevums katru dienu pierakstīt darbus, ko mēs darām, un pa laikiem. Un īstenībā primāri, ko mēs darba grupā pie sevis reāli, kā saka, sapratām, ka reāli mēs apmēram, ja man nesamelošu, tagad laikam 70–80% laika pavadījām atbildot uz e-pastiem. Tas nozīmē to, ka restīvi tā vietā, lai tu kaut ko risinātu, bīdītu, virzītu tā tālāk, tu vienkārši atbildīji, nu, kā saka, tas administratīvs darbs vienkārši, ja? Un tad jautājums, ko tu vari darīt?
Nu, tad tu vari darīt tā, ka, un kāpēc tie procenti savācās tik lieli? Tāpēc, ka, nu kā, tu iesāc darbu, e-pasts jāpaskatās, jāatbild. Jā, un tu lēkā visu laiku. Jā, un tā lēkāšana jau ir tā, kas summē to laiku. Un tāpēc beigās, kad tu izvēlies vienkārši lai pa dienu tie e-pasti sabirst, vakarā, pēcpusdienā 4-5, cikos, es viņiem visiem iziešu cauri un atbildēšu. Ja? Un man tas ļoti palīdzēja tādā ziņā. Protams, kad tev vienmēr būs, kā saka, jāstaigā pa naža asmeni. Arī runājot par laiku, tev būs brīži, kad tu kaut kam vienam versijas vairāk uzmanības un tu upurēsi kaut ko citu. Bez tā nevar iztikt, tas savādāk tā nestrādā. Jā. Tāpēc reiz, teiksim, ka es kaut ko spiesu upurēt, kā saka, ģimenes kaut kādas lietas, ja? Bet savukārt, tā kā man tas laiks ir brīvāks, ko nozīmē brīvāks laiks, vienkārši man iespēja vairāk kaut ko pamētāt un pamainīt vietām, tad gan es nostādu to kā prioritāti, un tad ģimene man ir viss, un pārējais viss, paldies, nē, šodien nē, jo kā vienmēr ir tā, ka, zin kā, man tikai viens jautājums, es uz minūtīti varu piedēļas, ja, tur, tu guli, jā, labi, bet es fiks vienu jautājumu, ja, un tu liekas, bāc, tu piesni, kas ir, ja. Es sāku vienkārši nesalt telefonu. Es arī kādreiz darīju, jā, bet es parasti cenšos atcerēties atzvanīt cilvēkiem. Jūs arī tā parasti saku, ja es neceru, es vienmēr atzvanu. Un ja es neatzvanu, tas nozīmē to, ka man ir pavisam slikti un bēdīgi, jo ja man jau sākās atmiņas zudumi, tad tas nozīmē kaut kas sev tur tajā kompītī pārkarsis. Nu jā. Un īstenībā noslēgumā ir viens jautājums, tāds izaicinošs varbūt. Tātad, ja mēs ņemam, uzņēmēja darbība tev tagad nav tā kā ļoti aktuāla. Kā tu pats minēji, ņemam politika, skola, mūzika. Lai paliek 3. Saliec prioritātēs. Ja tev vajadzētu izvēlēties tādu vienu lietu, ko tu dari vismaz, 90% no savas dzīves, neņem vērā ne tur finanses, ne tur labi apkārtējo domas, es zinu, ka tu tāpat neņem vērā, kuras nevajag. Bet jā, 1., 2., 3. vieta. Vai grūti salikt kaut ko. Zinu. Kas ir, es varbūt tās pat īsti nevaru salikt tā iemesla dēļ, ka man ir svarīgi šīs lietas turēt balansā. Jo, tas ir tā kā apmēram tā kā cirkā, ka tu uz balansiera stāvi, ja? Nosēsies uz vienu pusi, tu kritīsi, uz otru pusi atkal tu kritīsi, un es cenšos šajās galībās neieslīgt iekšā. Otra lieta tas, ka arī visas šīs lietas, kas ir labi mūzika, tas ir mazāk, bet, teiksim, skola un domas darbs, viņš tomēr ir ļoti cieši saistīts ar visu kaut ko. Tā ir lēmuma pieņemšana, darbs ar iebildumiem, konflikta situāciju risināšana, finanšu jautājumi, kaut vai kolektīvā kaut kāda jautājuma, kas samilši, ja? Tas viss iet roku rokā, un mēs esam tomēr maza pašvaldība, kurā tas, mēs gan viens otru zinām, gan mēs arī tā, kā saka, viena kaut kāda maza lieta var ietekmēt ar visus pārējos, tas gan būtiski, ja? Tāpēc to tā es pat īsti nevaru tā izdalīt, un arī savā ikdienas darbā, man ir bijis tā, ka, piemēram, es aizēju uz benzīnu tanku, man tur kā deputātam prasa kaut ko par grāvi, par apgaismojumu, par lietas ūdeņiem, kas kaut kur neaizticēja, vai, piemēram, par to, kad pabeigs policijas depo jaunu, un tā kā ir dažādi bijis. Aiziet, piemēram, saviem bērniem uz kalnu Ragavām braukt, ja, un man tur mammas jautā, vai var bērndārzā paņemt bērnu. Ja, tā kā, es no tā nevaru nekur aizbēgt. Man tas ir, tā ir mana ikdiena. Un, teiksim, arī Breku pie Minoksam man bija vienreiz arī mammas apturēja un prasīja, ka var atnest iesniegumu, lai uz skolu pierakstītos, grib mācīties līdz skolā. Tā kā šīs lietas pat īsti tā nevaru pateikt, kur es tā varētu sevi. Es teiktu tā, ka drīzāk tā mūzika ir tas otrs, kur... kā es parasti smējos, tā ir tā kaut kāda, nezinu, mana baznīca vai svētais templis, kur es varu pats ar sevi parunāt, jo man ir svarīgi to radošo procesu, teiksim tā, ja tev pa dienu sakrājās kaut kādu, nezinu, stresi vai pārdzīvojumi, vēl kaut kas, ja, man ir svarīgi to kaut kur tālāk palaist, kaut kur atdot. Tas tā kā apmēram dažiem, es nezinu, tur cits glezno, cits raksta dzeju vai grāmatus. Man tas pats ir meditācija. Tu to enerģiju kaut kur tālāk transformētā veidā kaut kur tālāk palaid. Manā gadījumā šī ir mūzika, un arī man nav tikai konkrēts kaut kāds žanrs. Es rakstu arī daudz citas dziesmas, teiksim, veidoju kompozīcijas elektroniskajā mūzikā. Man tas nav tik būtiski, teiksim. Man galvenais ir to procesu dabūt. Un tad ir tas viss, kā saka, nostabilizējās, jo, tu tur ir tā, kā saka, to balansā, bet nav viegli īstenībā, bet no otras puses, kā tu daudz ko iemācies. Tāpēc to var visu mūžu mācīties un veidot, un tas arī pat ir interesanti īstenībā. Tā kā vienkārši ļaujies. Es arī šādu atbildi gaidīju, jo tas ir arī tas, par ko es domāju, ka ja mēs izvēlamies tomēr to vienu ceļu dzīvē, kas nav nepareizi, tad mans personīgs viedoklis, jā, tad arī, man liekas, ir vairāk tā sajūta, ka tu
Varbūt nogursti, varbūt ir tā depresija, varbūt ir vēl kaut kas. Un tu tā, kā zirgs ar klapēm, tikai ej uz to vienu rutīnas darbu un tā, bet līdz ko tev ir kaut kādi varianti, un tam nav vienmēr jābūt citai profesijai, vai tas var būt hobijs, tas var būt, nezinu, vēl kaut kas. Tā tu uztais to foršo balansu, par ko tu teici, ka tu nevari izvēlēties, ir tas balans, un, jo es uz sevis, esmu testējis, ka es tiešām daru rutīnas darbu, man ir 9 līdz 5 office, tad ir mājas, divans televizors, un viss, un kaut kādi 2 gadi, man liekas, šādi bija dzīvojusi. Un sākumā jau baigi forši it kā, vai ne? Kamēr tev viss jauns, tomēr tas tā aizraujuši. Un tad tu kaut kādā momentā saproti, ka nē. Bet, ko es arī vēl sapratu, ir cilvēki, kuriem strādā tas. Un ir cilvēki, kuriem tiešām viņiem, tas ir viņu modelis, pēc kā dzīvot, un tas arī ir ok. Es domāju, kādā epizodē podkāstā mēs arī par šo varam parunāt vēl, bet jā, man arī personīgi strādā tas modelis, kā tu saki, ir tas balans un bišku kaut kā. Jo redzi, kas ir tas, kad cilvēks fokusēs kaut ko vienu, tas ir forši, protams, jā, bet tas foršums strādā tajā brīdī, ja tev apkārt ir tā vide un cilvēki. Restīvi, vai tu kā personība esi interesants pārējiem, lai būtu tavā tūmā? Jo es, teiksim, no otras puses varu pateikt, tas, ko es arī man skolā, kas skaistās ar manu pamatu darbu, teiksim, ikdienā, jautājums, ko es risinu, teiksim, es redzu mūsu sabiedrību pilnā spektrā. Es redzu, tās problēmas, kas nāk uz skolu, es saprotu, kas notiek ģimenēs vai mūsu līvān šeit novadā kā tādā, Un, ja es runāju par tādiem kliedzošākiem gadījumiem, tad es teikšu tā, ka mums ir daļa no sabiedrības, kuri vienkārši baidās paši dzīvot savu dzīvi. Vārds tiešām nozīmē, baidās dzīvot savu dzīvi. Un tāpēc tiek meklēti kaut kādi ārējie faktori, apstākļi, kaut kas tāds, lai kaut kur, nezinu, realizētu vai caur agresiju, vai caur kaut kādiem aizvainojumiem, vai Facebookā kaut ko darītu, vai nedarītu gluži pretēji, tā kā katram tas kaut kas savs ir. Bet es domāju, ka, nevajag gaidīt, ka tev no ārpuses kāds salabos tavu dzīvi. Tas ir tikai vienīgi tava paša atbildība un tavs lēmums ir. Un tas viss sākās vienkārši ar to, ka es investēju laiku sevī. Jo, ja tu neinvestē laiku sevi, un te nav runa par to, ka jāiet mācīties augstskolā, runa ir par to, ka vienkārši es daru kaut ko tādu, kas kādam palīdz. Kur tu vari būt noderīgs kādam? Un ja tu šādā veidā dzīvo, tad tev uzreiz mainās loks, apkārtējais, tu vienkārši sajūti to, ka man ir forši iet uz darbu, tāpēc man ir forši kolēģi, jo mēs daram tādu štēli, un tad tā ir, kā tu saki, par tām naudām, tas jau ir sekundāri, bet tev šo laikā, ja tu nāc tā, ka tev ir iekšējais konflikts, es tad negribu strādāt, man te kaitina viss, man atkal tie nāk uz šejienu, ko viņi grib no manis, man par to nemaksā un tā. Ar tādu attieksmi arī var dzīvot, bet te nav nekāda sakara ar tiem cilvēkiem, kas nāk pie tevis. Tas sakars ar to, ka tu, par tevi pašu. Un tāpēc tas nozīmē to, ka ja tu esi tādā konfliktā ar sevi, tas nozīmē to, ka tu baidies savā dzīvē kaut ko mainīt un spēc soli tālāk. Bet tas ļoti sarezonē ar to, ko tu iepriekš arī teici, ka, teiksim, ka mēs iekāpjam autobusā, mēs uzticamies šoferim. Bet kāpēc mēs neusticamies savai dzīvē? Bet dzīvē mēs esam tie, kas pieņem lēmumus. Protams. Un tas sanāk, ka mēs vienkārši neusticamies sev. Tas ir tieši atkal par to, kā atrast savu es un spēku pieņemt to lēmumu. Zini kā, indiāņiem ir tāda filozofija par aizsaules dzīvi. Viņiem tā filozofija ir tāda, ka cilvēka dvēseles uzdevums uz zemes ir maksimāli bagātināt sevi. Un pēc tam, kad jau miesa atdalās no dvēseles, dvēsele dodas tālā ceļojumā. Tas ir viņu tas, kas uz tiem labākiem medību laukiem, kas, ko mēs vairāk zinām to teicienu. Bet tā doma ir tāda, ka, restīvi, ja tu esi nodzīvojis bagātu dzīvi, es nenāju, teiksim, ka tu tagad uz urrā uzdzīvo un tā tālāk, bet ka tu esi piepildījis sevi, sev apkārtējos un, kā saka, pat jau uz tavām bērēm atnāk, nezinu, tur pus pilsētas vai pus pagasta vai pus ciema. Tas nozīmē, ka tu kaut ko esi forši izdarījis šajā dzīvē. Tas nozīmē to, ka tev dzīve nav bijusi veltīga. Uz pēdējo melno humoru, cik melns, bet vienkārši gājām ar suni, pastaigā ar vīru, un kādreiz redzam bēres ir. Un es tādu eju, un es tā filozofiski domāju, bet bēres īstenībā tam cilvēkam pēdējais tulsiņš dzīvē. Jā. Vai ne? Un ja atnāk pus pilsēt, tas ir foršs liels tulsiņš. Jā. Tu esi izfilozofēji vienā rudenīgā dienā. Bet jā, labi, super, paldies tev liels. Es jau tev esmu iepriekš teikusi, ka mēs varētu runāt stundām. Nepietiks atmiņas. Nepietiks atmiņas un nosalsim, bet jā, paldies tev par šo. Es īstenībā daudz ko arī pat jaunu uzzināju, par ko mēs vēl aizkadrā noteikti parunāsim. Jā, ja tu esi noskatījies tik tālu, tad visu kā vienmēr laiku subscribe. Ko jūs parasti puiši sakat savā podkāstā beigās? Mēs vienkārši sakam viss. 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 Mēs arī sakam viss. Jā, dzīvojot savu dzīvi. Uzņemieties atbildību par savu dzīvi.